Es bieži apmeklēju kinoteātrus, un tur es redzu pārus, kuriem ir tādi pirmie randiņi, ziniet, un man liekas, ka pirmā randiņa ļoti stulbi doties uz kino, jo jūs parasti serat blakus, klusēt, tad atvadāties. Nu, pēc šīs loģikas katru reizi apmeklēt kino, es biju randiņā, vai ne? Kopumā briesmīga diena bija, kad rādīja Terminatoru, jo blakus sēdēja tikai vīrieši, ja? Bet es vienalga mēģināju noskupstīt kādu, gribēju glābt randiņu, un neizdodas. Es nesaprotu vēl, kad cilvēki aplaudē kinoteātros, kam viņi to dara. Es pieņemu, ka tas notiek lidmašīna, kad cilvēki aplaudē pilotam un priecēs, kad nekad nav mīris. Es vienu reizi mūžā aplaudēju filmas laikā, kad uz ekrāna nolaidas lidmašīna. Bet neviens nenovērtēja to, ja? Īstenībā. Arī uz ielas jūs varat satikt pārus, kuri, ziniet, kā ļoti smagi skūpstas. Un ar kādu no viņam jūs šķērsojat acis, un šajā brīdī nezinu, kāpēc nerti vienmēr man. Man liekas, varbūt tas ir līdzīgs tam, kad tev pieķeras skatoties porno. Bet labi, ka es zinu, ko darīt šajā situācijā, es uzreiz pārtraucu masturbēt un slēpjos. Un viss. Nekāda konflikta. Ja? Vēl man pastāstīs, ka daži speciālisti attaisno savu pļāpāšanu ar klientiem. Man reiz frīzere pateica, ka mēs sava veidā psihologi. Un daļai es piekrītu viņai, jo man dzīvē bija dažādi depresīvi brīži, es devos pie šīs sievietes griezt matus, un seansu beigas visas manas iekšējas problēmas pazuda. Jo viņa grieža tik šausmīgi, ka ārējas problēmas, kļuva daudz svarīgākas. Nezinu. Jā, man ļoti bieži slikti grieža parastos frizētavas, tāpēc es ienistu barbershopus, jo viņam ir tādi lieli panorāmas logi, un tu ej pa ielu un skaties, cik forši frizeri griež ne tevi. Tas ir skumji, man liekas. Jo, vēl nesapratu tādu momentu, zini, ka kaut kāds cilvēks nomirst, internetā liek viņa melnbaltu fotografiju. Tas ļoti bieži man jauc dzīvē, jo mans paziņa nesen negadīti apprecējas un izstādīja fotosesiju no kādam melnbalta stilā. Es uzrakstīju izsaku līdzjūtību. Bet dīvainākais, ka viņš atbildēja paldies, nezinu, kā tas notika. Tāds dialogs bija. Jā. Paldies jums. Jūs zināt, par ko es teicu. Tā, nesen viena vietnē ieraudzīju kādu bērnu zīmējumu konkursu, jo kāpēc mēģināju nobalsot, un man iznāca uzraksts neuztraucējies, balsojums ir anonīms. Un zināt, ka līdz šim brīdim es nebiju uztraucies. Laikam bija jāpalasa noteikumi. Varbūt bērns, kurš savu ģimeni uzzīmē vissliktāk, pamet to. Kaut kādi. Bet es domāju, ka jebkuram bērnu konkursam balsošanas ziņa ir jābūt anonīmam, jo nedrīkst, lai bērnu mati zina par tavu izvēli. Jo man bija situācijas reiz, kādam bērnam pateicu, rotaļu laukumu, pateicu viņam, ka tavs Smilšu pils ir slikts. Ej pārtaisīt. Es tā teicu, lai viņš mani netraucē. Viņš aizgāja, un viņa mate, kas sēdē blakus, pagriezās un pateica, tavs purns ir slikts, ej nahuj no laukuma. Šeit anonimitāte bija nepieciešama, jā? Prям pilnīgi. Jā, ko par sevi dzīvoju viens, vajag gatavot, bet es ļoti slikti to daru. Ļoti slikti. Es nesakoju laikam vispār. Man nesen sadega vista, es viņu varīju. Ja? Tāds esmu pavaris. Gribēju uzvarīt līdz well done pakāpai, ja? Kā es mīlu. Un es vienmēr cenšos vairāk varīt ēdienus nevis cept, jo cepšana ir ļoti nepatīkams process. Šitas eļas šļakatas nokļūst uz plīts, uz sienam, it kā panna skvirto, vai ne? Nezinu, esmu vīlies šajā paradībā. Tagad, ja meitene skvirtos, es viņai vienkārši tur uzlikšu vaku, jo, es nokurīstu kopmāju. Ļoti nepatīk. Skvirta fani, super. Wow, jā. Man arī nepatīk spontāni dialogi uz ielas. Reiz bija situācija, kad es gaidīju tramvaju un bombzīs sāk runāt ar mani, un es domāju, labi,
nedaudz pārunāšu. Vienkārši bija 5 minūtes jāgaida tramvaju. Un tad pienak mans tramvajs, es kāpju, un viņš nāk aiz manis un apsēžas blakus. Apkārtējiem tas ir mans draugs, bļaļ. Viņi redzēja, ka mēs jautri runājam Pieturu, kopā iegājam, apsēdamies, un vienā brīžī viņš saka, vajam transporta. Ko es domāju, klasiska situācija. Jo es nekad neesmu redzējis, kad bombdis vajam uz ielas, bet transporta, ne pirmo reizi. Man liekas, ka viņi tur sēž tikai, lai vajamtu, ne? Kas ir pats labajam, jo iela ir viņu mājā, neviens negrib piesamņot māju. Ja? Labi, paldies, tas ir viss. Paldies jums!